Sveiki, mīļie! Šodien man gribētos parunāt par kādu ļoti svarīgu tēmu, par ko mēs patiesībā ikdienā nemaz neaizdomājamies. Es tā domāju, ka liela daļa cilvēku vairāk ir tendēti un vairāk fokusējās varbūt uz to, kā viņiem nav, ko viņiem gribētos, jā. Un par ko varbūt viņi ir neapmierināti savā dzīvē, savā ikdienā. Vairāk par to, kā nav, ko gribētos. Bet es tā domāju, ka noteikti ir maza daļa cilvēku, kuri arī bieži padomā par to, kas viņiem ir un par ko jūtas pateicīgi. Un justies pateicīgam, būt pateicīgam par kaut ko, kas tev ir ļoti svarīgi un būtiski. Pateicība, kā arī mīlestība, ir ļoti, ļoti spēcīgas emocijas, kā arī spēcīgas enerģijas, kuras var paveikt diezgan liels brīnums. Ja mēs abas šīs emocijas sajūtas regulāri izjūtam un regulāri tās piekopjam savā dzīvē. Patiesībā mums cilvēkiem ir arī ļoti daudz par ko pateikties, par ko būt pateicīgiem. Kaut vai tādas elementāras lietas kā mūsu veselība, mēs esam veseli. Mums ir jumts virs galvas. Mums ir ēdiens, mums ir darba vieta, mums ir ienākumi. Kaut vai elementāras lietas, ja, un ja padomā, tad sarakstu var uztaisīt tiešām lielu, jo ir tiešām daudz, kas, par ko mēs varam pateikties. Es atceros, ka es vēl pavisam nesen ievietoju tādu citātiņu. Tad, kad tavā prātā ienāk viena negatīva doma, padomā 3 pozitīvas. Un attiecībā uz šīm lietām darbojās viens visuma likums: līdzīgs pievelk līdzīgu. Tad, kad mēs vairāk domājam negatīvas domas, tas, kā mums nav, ko mums gribētos, tās jau arī ir negatīvas domas, jā. Jo mēs tādas domājam vairāk, jo mēs līdzīgu pievelkam. Katra maza domiņa, nav svarīgi, cik tā ir liela vai maza, tā ir kā maza zīmīte, kas ir aizsūtīta visumā, kosmosā. Un dienas laikā mēs tādas zīmītes aizsūtam visumā ļoti daudz. Katra mūsu domiņa tā aizlido kā pastabā lodīts visumā, es pat varētu teikt, ja. Un tāpat arī mūsu sajūtas, kā mēs jūtamies. Un, teiksim, katru vakaru pirms gulēt iešanas mēs varam drusku pārdomāt dienas gaitas un padomāt, kādas domas mums vairāk bija dienas laikā. Procentuāli, piemēram, ja. Vairāk tās bija negatīvas domas vai tomēr pozitīvas. Jo, ja mēs visumā aizsūtam daudz zīmītes ar negatīvajām domām, tās var būt jebkādas, par jebko, ja, bet tās ir ar negatīvu enerģiju, ar negatīvu noskaņu. Tātad, ja ņem vērā to, ka līdzīgs pievelk līdzīgu, tad mēs arī pievelkam līdzīgas lietas. Ja mēs aizsūtam kosmosā daudz negatīvu domu un daudz negatīvu sajūtu, mēs arī saņemam. Jo visums mums sniedz to, ko mēs izdalām no sevis.
Ja reiz mēs izdalām daudz negatīvas domas, nu, piemēram, ļoti daudz domas, par ko kas mums nav, jā, kaut kādas raizes par kaut ko, tad visums mums sniedz vēl vairāk tādu situāciju, notikumu, cilvēku, par ko negatīvi domāt, par ko negatīvi justies, jo mēs jau visu no sūtam tādas zīmītes, negatīvas. Bet mēs varam arī iemācīt sevi domāt pozitīvi. Piemēram, pateicība. Pateicība ir ļoti spēcīga enerģija. Tikpat spēcīga, cik beznosacījuma mīlestība. Es arī pastāstīšu par to. Piemēram, mēs varam sev lēnītēm iemācīt vai nu no rīta vai vakarā, kad tas ir ērtāk, vai pamožoties, vai pirms gulēt iešanas. Pateikties, piemēram, vienalga kam, visumam, dieviņam, vienalga kam, bet pateikties par to, kas mums ir. Piemēram, katru reizi 5 lietas noteikti var atrast. Ja labi padomā, atrast var arī 10 lietas un vairāk. Un pateikties par katru lietu. Lai domās tā ir pozitīva doma un sajūtās tā ir pozitīvs sajūta, ka tu patiešām esi pateicīgs par to, ka tev tas ir. Un tādā veidā mēs sevi varam lēnām pieradināt pie pateicības. Un tāpat arī dienas laikā mēs varam sev sekot līdzi savām domām. Tikko kā mēs jūtam, ka mūsu prātā ienāk kaut kāda negatīva doma, uzreiz mēģinam nomainīt pret kaut ko pozitīvu. Kā jau es teicu, citātiņš, ja prātā ienāk viena negatīva doma, padomā 3 pozitīvus. Tādā veidā mēs varam sevi trenēt un sev pieradināt pie pozitīvām domām un pie pateicības. Jo dzīves laikā mums ir arī bijuši ļoti daudz sastapt cilvēku, dažādi notikumi, situācijas, pozitīvas, gaišas, par ko mēs varam atcerēties, par ko mēs varam padomāt, par ko mēs varam pateikties. Un tādā veidā dienas laikā mēs varam sekot savām domām un arī savām iekšējām sajūtām. Kā mēs jūtam, ka mēs sākam justies kaut kādā ziņā negatīvu, kaut kādu negatīvu emociju, arī padomāt par kādu pozitīvu, atcerēties kādu patīkamu notikumu, kāda situācija, kādas jaukas, patīkams atmiņas, un ātri vien to pārvērst pozitīvajā sajūtā. Tādā veidā mēs negatīvās domas, negatīvās sajūtas varam transformēt, pārveidot pozitīvajās. Un, kā jau es teicu, ka līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja mēs visumā aizsūtam daudz domiņas, kas ir kā mazas zīmītes, kā mazas vēstulītes, tā tad visums saprot, ka mums tas patīk, ka mums to vajag. Un tādā veidā visums mums dod vēl vairāk lietu, par ko domāt negatīvu un par ko justies negatīvu. Bet ja mēs visumā sasūtīsim daudz pozitīvas zīmītes, piepildīts ar mīlestību, piepildīts ar pateicību, pateicību par ļoti daudzām lietām, tātad visums sapratīs, ka var mums dot lietas, par ko mēs būsim pateicīgi, par ko mēs jūtam pateicību, un mēs vairāk saņemsim lietas, par ko mēs jutīsimies pateicīgi.
tas ir ļoti svarīgs likums, ko mēs bieži vien neievērojam dzīvē, nepievēršam tam uzmanību. Ja? Var domāt, protams, arī par to, kā nav, jo tādā veidā mēs arī formējam savu nākotni. Mēs par to domājam, mēs par to sapņojam, mēs to vēlamies. Tādā veidā arī mēs visumā sūtam zīmītes, kā mēs to vēlamies. Nesen es arī dzirdēju ļoti interesantu lietu, ja, ka mūsu pagātne, tas, kā mēs jutāmies, ko mēs domājām pagātnē, ja, ir formējusi mūsu tagadni. Bet paskatoties uz savu dzīvi atpakaļ, es varu teikt, jā, tāds tiešām tā ir. Kā es esmu jutusies, ko es esmu domājusi pagātnē, tāda ir mana tagadne. Un mūsu tagadne, tas, ko mēs domājam, tas, ko mēs jūtam, formē mūsu nākotni. Tās domiņas, ko mēs katru dienu sūtam visumā, tās visas tur lidinās, ja, kā bariņš putniņu, ja. Un kādu dienu, kad viņas ir pietiekoši daudz, tās pārtop par mūsu realitāti, pārtop par materiālu lietu, tās realizējas dzīvē. Tā kā ir ļoti svarīgi, mīļie, padomāt par to, ko mēs domājam, par ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, jo mēs to piesaistam, mīļie, līdzīgs pievelk līdzīgu. Mūsu domas, kādas mēs laižam visumā. Mums tā liekas, ka mēs padomājam, tas paliek pie mums, tas nepaliek pie mums, mīļie. Tas viss aiziet visumā. Un padomājiet, jā, dienas laikā kādas domas jūs esat domājuši, kas ir izgājis caur jūsu prātu, kādas domas, jā, tās viss lido kaut kur kosmosā. Un tādas kosmosā aiziet katru dienu, jā, un padomājiet, kas tur veidojās. Mēģiniet salikt kopā visas savas domas, savas sajūtas. Mēģināt ieraudzīt bildi, ko tās var izveidot, kādu attēlu. Tā kā tas ir, mīļie, ļoti, ļoti svarīgi. Mēģināsim iemācīt sevi būt pateicīgiem par to, kas mums ir. Jo nav jau tā, ka mums nekā nav. Tas nav. Daudz, kas mums arī ir, bet mēs ļoti bieži par to nemaz neaizdomājamies un nemaz nepateicamies visumam par to, kas mums ir. Ir jābūt pateicīgiem. Tāpat arī beznosacījuma mīlestība. Ir tādas, varētu teikt, divu veidu mīlestības. Viena, kas mājo galvā, bet otra, kas mājo sirdī. Un kāda tad ir beznosacījuma mīlestība? Ka tu paveries sev apkārt un tu jūti sevi, ka tu mīli visu. Visus cilvēkus. Visu, kas tev ir apkārt. Dabu, pasauli. Vienkārši izjūt milzīgu mīlestību. Un tāpat arī spēj pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Tā arī ir beznosacījuma mīlestība, ka tu vienkārši mīli. Tu negaidi neko pretī. Mīli, tu esi gatavs visus apskaut, samīļot. Tā ir beznosacījuma mīlestība. Un šī beznosacījuma mīlestība un pateicība patiesībā ir visspēcīgākās pozitīvās sajūtas, pozitīvās domas, un tās ir arī ļoti spēcīgas pozitīvas enerģijas, kas tiešām var veikt
dažādus brīnumus, ja mēs regulāri esam šajās emocijās un domās. Sirdī, prātā, ja mēs regulāri tās uzturam sevī, tādā veidā mēs varam daudz ko labi pievilkt sev. Jo līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja tu izdali mīlestību, ja tu dāvā mīlestību, ja tu izdali un dāvā pateicību, tad tu arī tādas lietas saņemsi. Tā kā tā. Viss noslēpums slēpjas vienkāršā visuma likumā, līdzīgs pievelk līdzīgi. Mums tik jābūt ir pašiem uzmanīgiem ar sevi un jāsako līdzi savām domām, savām sajūtām. Pie katras domas padomājot un pie katras sajūtas padomājot, ja es stāju domā ar šo domu, ar šo sajūtu, ko es sev pievilkušu klāt? Ja tā ir negatīva, tad ko? Pozitīva? Nesanāks. Tā kā sakosim sev līdz un mēģināsim pieradināt sev pie pozitīvajām domām, pozitīvajām sajūtām, un pateicība ir viena no labākajām. Lai jums izdodas, mīļie!